Dziesmu svētki ir visa latviskā kodols. To veido ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī rotkaļi, podnieki, maiznieki un daudzi citi meistari. Apgūsim paši un palīdzēsim dziesmu svētku meistariem saglabāt mūsu tradīcijas dzīves šodien un nākamajā Latvijas simtgadē. Senākos laikos rudenī, kad lielie lauku darbi tika apdarīti, cilvēkiem atlika vairāk laika pievērsties amatniecībai un rokdarbiem. Mani sauc Una Valtere, un manuprāt, arī šodien rudens ir brīnišķīgs laiks, lai iemācītos un pamēģinātu kaut ko jaunu. Es jums vēlos parādīt, kā darboties pēglīšu aušanas tehnikā. Lai darbotos, mums vajadzēs stellītes, diegus, šķērītes, adatas, pērlītes, kā arī pašu schēmu, kur vēlamies aust. Pēgļošanas stellītes ir nopērkams rokdarbu veikalos, bet tās mēs varam izgatavot arī paši. Tam būs vajadzīgs neliels dēlītes, 4 leņķīši, 2 stienīši un skrūvītes, ar ko to visu saskrūvēt. Un, protams, pati galvenā ir schēma, kur mēs vēlamies aust. Es izvēlējos schēmu ar jumi, jo, manuprāt, jumis ir izteikta rudens zīme, kas simbolizē labklājību, pārticību, bagātību. Es veidošu jumi sarkanu un baltu, patriotiskās krāsās, domājot par svētkiem, kas tuvojas. Mums vajadzēs sākumā uzvilkt pamata diegus. Mēs nostiprinām diegu pie stellītēm. Es izvēlējos pa pamatu lina diegu, jo šo aproci mēs nobeigsim sapinot galus bizītē. Mums vajag izvēlēties tādu diegu, kas neslīd. Uzvelkam tik pamata diegus, cik mūsu schēmā ir nepieciešams, +1. Man schēmā jumis ir 7 rindiņas plats, tātad man vajadzēs uzvilkt 8 reizītes diegu, jo pēglītes ies diegu starpiņās. Nostiprinam arī gala diegu, un tad mēs varam sākt. Tālāk viss notiek pēc schēmas. Rindiņu pa rindiņai uzvaram pēglītes, tālāk mēs diegu liekam no apakšas un ievaram katru pēglīti savā starpiņā starp pamata diegiem. Un ar adatiņu no augšas izvelkam cauri, pievelkot un nostiprinot pirmo rindiņu. Un tad atkal ejam tālāk kā schēmā. Uzvaram pēglīti pēc pēglītes. Attiecīgo skaitu vienā krāsā un otrā krāsā. Un atkal ejam ar diegu pa apakšu. Ar pirkstu palīdzam katrai pēglītei atrast savu vietiņu un atkal velkam ar diedziņu pa augšu. Un tā turpinam, kamēr esam uzauduši vajadzīgajā garumā. Rotiņas, kas ir tapušas savām rociņām, pašu gatavotas, vienmēr būs īpaši mīļas un gribēsies nēsāt. Kad mēs esam uzauduši vajadzīgajā garumā, tad vienkāršākais veids, kā nobeigt, uztaisīt šo te paprocīti, mēs nogriežam no pamata un gala diedziņus sapinam vienkārši smukā bizītē. Mums ir sanākusi šāda neliela apkocīte, kuru var sasiet uz rociņas. Iemācoties šo tehniku jau labāk, var radīt dažādus citus aksesuārus, kā auskarus, aproces, jostas. Ceru, ka redzētais būs jūs iedvesmojis arī pašiem pamēģināt šo tehniku. Novēlu jums pacietību un veiksmi! Dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank.